Un redz, skatītājs, pirms dažām dienām te bija izbraukusi no Rīgas un pabrauc atkal mazliet tā kā apkārt pa Latviju un priecājos par to, ka neskatoties uz to, ka viss sniegs, protams, sen jau ir nokusis, Latvija ir ļoti, ļoti tīra un neredzam mēs nekādas lielas šmuces nekur, bet šur tur un šādas tādas šmucītes, protams, ka ir saglabājušās, un tas es pieļauju, ka noteikti, vispār šī tīrība noteikti ir pateicoties tam, ka jau vairākus gadus mēs visi kopā talkojam. Tā kā lielā talka tuvojas milzu soļiem, Gint, mēs esam satikušies kādā īpašā vietā? Jā, jo es te nesen skrēju un atklāju šo taciņu un pamanīju, ka te laikam īpaši neviens neuztraucās par to, vai te ir tīrs vai netīrs. Esmu arī sagatavojis mums nepieciešamās uzparības un īpašo balto talkas maisu. Super! Dailes teātra aktieris Gints Anžants sevi sauc par kārtīgu, bet tāds viņš nesot bijis kopš pašas bērnības, kad labprātāk mammas vai tēta izveidoto kārtību bija izjaukt. Talka, tas ir tāpat kā sieviešu diena vai Valentīna diena, ka to tu vari darīt jebkad. Tu nevajag, kā piemēram sieviešu diena, vienīgā diena gadā, kad tu pasaki sievietei, ja, kad viņa ir īpaša un tā. Tas jādara katru dienu. Bet tu to vari darīt jebkad. Vai Valentīna diena, tas ir tā kā, tagad vienreiz gadā mēs svinam mīlestību, lai gan mēs to varētu svinēt, jebkad. Un tāpat ar talku. Gints stāsta, ka ikdienā ļoti cenšas apkārtējo vidi arī nepiegružot, jo, ja salīdzina ar citām Eiropas valstīm, Latvija ir sakopta, un Gints vēlas, lai tā arī tāda paliktu. Vistuvākais talkai mūsu ģimenē ir tiešām aizbraukt pie vecvecākiem. Un, piemēram, tu pārkrāmē malku, uztais jaunu soliņu vai ko, tā ir tāda talkošana. Mēs, piemēram, bijām ciemos pie vectēva, un viņam vārti vērās un šļūts pa zemi. Un viņš ik pa brīdim tikai norok un norok, lai tie vārti verās. Un mēs ar tēti paņēmām un vienkārši uzcēlām vārtus augstāk, lai viņam nav jārok zeme. Šogad ir mainījusies talkošanas karte, kas pieteikšanos talkai padara tikai vienkāršāku. Ieej talkas.lv, nospiežiet pieteikt talku, tad paņemiet šo sarkano punktiņu, izvēlieties, kur jūs gribat, iezūmojiet iekšā, parādīsies adrese, no tā nevajag uztraukties, ja tā nav īsti pareizā adrese, var iezūmot iekšā, piespiežot to dubult klikšķi, ievadiet novadu, ēpastu un, ko jūs vēlaties darīt, būs jautri. Un gatavs. Kad būsiet atzīmējuši savu talkošanas vietu, jums jāgaida apstiprinājums. Tādēļ organizatori piekodina pieteikties jau laicīgi. Koordinatoriem ir jāapskatās, vai tas nav privāti īpašums, jo šis nav gadījums, kad ir jāiet kopt savus piemājas dārziņus. Šis ir gadījums, kad mēs dodamies uz publiskām vietām kopā, kopjam kaut kādas vietas, kas ir publiski piemēslotas. Un jāapskatās, vai tur kaut kas nav jāsaskaņo, vai teritorija nav norobežota. Un ja viss ir kārtībā, tad ir apstiprinājums un var nākt talkot. Piedalies lielajā talkā jau 22. aprīlī. Sabīne Svitiņīvo veids bez tabu. Redz, skatītāji, esot pieteiktas 700 talkošanas vietas, apstiprinātas 410, tā kā talkosim 22. aprīlī visi laimīgi kopā. Tas patiešām vienmēr ir ļoti jauks un grandios pasākums, lai cik lielā vai mazā pulciņā jūs to nedarītu. Gandarījums pēc tam nenoliedzami ir, kad tu redzi tā sava darba rezultātus, tā lūk ar neapbruņotu aci. Bet vēl viens datums,